Baiba, man ir jautājums no uzņēmēja puses. Kādi šobrīd ir tie galvenie nodokļu jautājumi, kas satrauc visu uzņēmumus? Pie tevis droši vien griežas ar jautājumiem un vēlas tad saprast, kam tad gatavoties. Jā, ir jau tā kā visi sagatavojušies vairāk vai mazāk, jo izmaiņas lielākā daļa ir stājusies spēkā. Tas pirmais šoks gan vēl droši vien nav attiecībā uz nodokļu kāpumu, tāpēc, ka janvāra algas mums vēl nevienam nav izmaksāts, droši vien tuvākās dienās būs, bet tas ir noteikti darba spēka nodokļu kāpums, kas ir tā vai citādi ir, neskatoties uz neapliekamo minimumu, viņš tomēr ir kāpums, un tas, protams, ietekmēs termiņā jebkuras saimnieciskās darbības procesus, jo darba spēks mums ir viena no dārgākajām sadaļām jebkuram uzņēmumam, un ja viņš paliek dārgāks pateicoties nodokļiem, tas, protams, ka visi satrauc, jo vajag lielāks ieņēmums, nodokļu parādus taisīt nevar, un darbinieks vajag. Ja mēs kopumā par izmaiņām, tad droši vien arī ēnu apkarošanas plāna realizācija. Valsts ieņēmuma dienests sažo un veido šajā sakarā izmaiņas nodokļos un nodevās likumā. Tāpat arī kādā pavadošā dokumentācijā, kas attiecīgi, protams, arī tā vai citādi ietekmēs mūsu ikdienu. Tagad pieņemtie jau izmaiņas ir tirgotājiem attiecībā uz struktūrvienības apgrozījumu ir 50,000, kur ir mums vajadzīgs bankas karšu norēķinu termināls kā obligāta prasība un attiecībā arī uz skaidrs naudas apriti. Tās ir tās lietas, izmaiņas nodokļos ir daudz, vidā pienākumos arī, un caur to arī, protams, ka jebkurš šāds satricinājums biznesam ir traucējošs faktors. Mana